Sveiki visapkārt! Šī ir astroloģiskā prognoze nedēļai no 12. līdz 18. maijam. Nedēļa kopumā ienesīs daudz spriedzes ikdienā, izcels virspusē neērtus jautājumus, kurus vairs nevar atlikt vai ignorēt, neiztikt bez iekšējiem vai ārējiem protestiem pret pastāvošo lietu kārtību, bet labās ziņas ir tās, ka šī nedēļa var nest tādu kā atbrīvošanos no smagas nastas, kas tiek burtiski novelta no mūsu pleciem, un mūsu rīcība un darbošanās būs saskaņā ar mūsu vērtībām un dziļu personisko pārliecību. Ja esat jaunu attiecību meklējumos vai vēlaties uzlabot esošās, tad arī tas ir iespējams, un šī nedēļa ir patiesi piemērota tam. Tagad mēs precizēsim un plašāk izskatīsim šīs nedēļas planetāros aspektus, bet pirms es to daru, aicinu jūs abonēt šo kanālu, lai turpmāk nepalaistu garām svarīgu informāciju, īkšķīšot, kā arī uzdot savus jautājumus, ja nepieciešams ko precizēt. Bet nu tagad atpakaļ pie šīs nedēļas tēmām. Protams, galvenais astroloģiskais notikums šonedēļ ir 12. maijā, pilnmēnesis Skorpiona zīmē, kas uzdos toni visai nedēļai. Kāpēc? Jo tā planetārie aspekti visu nedēļu vai nu pastiprināsies, vai arī pavājināsies, bet noteikti tie būs jūtami. Pilnmēnesis pats par sevi ir vai nu kādas lietas realizācija, piepildījums, pilnbrieds, iznākšana gaismā, vai arī atbrīvošanās no kaut kā pamatīga darba rezultātā. Šis ir ļoti maģisks pilnmēnesis, ļoti jaudīgs, ļoti transformējošs. Te ir liela nepieciešamība kaut ko mainīt, jo pa vecam vairs nevar. Vienlaicīgi ir arī spēcīgs diskomforts, jo mums tomēr ir ērti tur, kur mums ir. Mēs, nevis ērti, bet tā kā pierasti. Mēs zinām, kā ir tur, kur mums īsti nepatīk. Bet šī spēcīgā fiksētā enerģija ir tā, kas mūs tā kā notur, neļauj īsti izkustēties, lai gan nevisai patīkami ir tur, kur mēs esam. Bet, protams, ka šī fiksētā enerģija dominē pilnmēnesis laikā, un mēs, protams, labprāt atstātu visu pa vecam, kā ir. Bet, kādas tad būs šīs pilnmēnesis tēmas? Man par šo pilnmēnesi jau ir atsevišķs video, es viņu ielikšu apakšā komentāros, jūs varēsiet par to noskatīties, jo tur es arī ieskicēju galvenās tēmas un pārmaiņu virzienus katrai zodiaka zīmei. Tomēr pamatlietas es ieskicēšu arī šeit. Tātad, kā jau minēju, Skorpiona enerģijas ir par transformāciju, un tā būs šī pilnmēnesis viena no galvenajām tēmām. Vai nu jūs ko maināt savā izskatā, pašapziņā, draugu lokā vai mājas dzīvē, tas jau būs atkarīgs no tā, kurā vietā jums ir izvietots Skorpions jūsu natālajā kartē. Bet šeit notiek dziļas un pamatīgas pārmaiņas, kuras atlikt vairs nevar. Tās jau notiek jūsu dzīvē, un visticamāk jūs jau saprotat, ap ko lieta grozās, bet šis pilnmēnesis var vēlreiz paraut augšā šīs tēmas, lai pievērstu vēl, tā kā teikt, pēdējo reizi tām uzmanību un akcentētu to svarīgumu. Nākamā joma var būt finanšu jautājums, jo pilnmēnesis Skorpionā var paraut augšā gan to, kā jūs pelnāt naudu, gan arī to, kā jūs tērējat. Var mainīties jūsu vērtības un vajadzības, un atbilstoši, pat pašiem šo visu nepamanot, jūs ieguldāties citās lietās, maināt savus prioritātes. Piemēram, agrāk varbūt vairāk naudas tērējāt draugiem un izpriecām, bet tagad varbūt dziedināšanas kursiem vai kādām ezotēriskām lietām, vai arī jums ir pamainījies, uzradies kāds jauns hobijs, citādāks, kur jūs tagad arī ieguldaties. Nākamā tēma, kas var akcentēties šajā pilnmēnesī, ir kopīpašums un partnera resursi. Aktualizējas tāds jautājums, cik kurš un kam tērē, un cik kurš un ko iegulda kopīgā katlā. Un vienalga, vai tas ir laiks, vai tā ir nauda, emocijas vai vēl kaut kas cits, tātad
Ko mēs darām kopīgai lietai? Vai mēs ieguldamies vienādi? Nu, un ap šo var būt ļoti lielas kaislības, intensīvas pārunas, emocijas, un vienmēr sakot, tas arī var būt jautājums, kas ir jāizskata līdz galam. Nākamā tēma ir aizdevumi, aizņēmumi, kredīti, parādi, nodokļi un apdrošināšanas jautājumi. Kaut kas no šīm tēmām mums var aktualizēties. Un, protams, Skorpions ir par dziļi personiskām lietām, kas arī nāk no pagātnes. Un šis Skorpiona pilnmēnesis var ļoti labi dziedināt to, kas jau kaut kādus senus aizvainojumus, senas dusmas, tātad var paraut augšā, lai izgaismotu un to dziedinātu. Tātad skatāmies, no kā ir vērts atbrīvoties, tā saucamā detoksikācija. Tie var būt arī kādi traumatiski notikumi pagātnē, ko jūs tagad atklājat, jūs par viņiem vai nu runājat, vai jūs ejat terapijā un tiekat galā ar šo jautājumu, atbrīvojieties no tā, nometat to nost kā smagu nastu un ejat tālāk ar vieglāku sirdi, kā atzimšanu. Jo Skorpiona pilnmēnesis arī var nest tādu sajūtu kā fēniksam no pelniem, ka jūs tā kā izdegat, ja jūs izejat cauri ellē, jūs izejat cauri ļoti intensīvam periodam, un tagad jūs paceļaties jaunā attīstības līmenī. Var izgaismoties arī dažādi intimitātes un tabū jautājumi. Vienmēr sakot, arī jautājumi, kas ir saistīti ar tuvību, ar saplūšanu, jo Skorpions ir par tādu radikālu godīgumu, par tādu pilnīgu, kategorisku atklātību. Un šeit mēs varam arī risināt kādus jautājumus, vai mēs varam uzticēties, vai es varu uzticēties, vai tu man vari uzticēties, kas notiek mūsu starpā. Un risinot šos jautājumus, mēs varam kļūt daudz tuvāki viens otram. Jo mums ir svarīgi būt vienotībā ar partneri. Vismaz šis Skorpiona pilnmēnesis var izgaismot šīs tēmas tiem, kam tas ir aktuāli. Un, protams, attiecīgi šajā laikā ir iespējams satuvināties vēl dziļākā līmenī, iepriekš izrunājot jautājumus, kas stāvēja tam ceļā. Šis Skorpiona pilnmēnesis arī uz visu nedēļu vēlreiz akcentē Marsa-Plutona opozīciju. Arī par Marsa-Plutona opozīciju man ir atsevišķs video, es ielikšu linku zem šī video, lai jūs to varat apskatīt, jo tur arī ir akcentēta katra zodiaka zīme. Un principā šī opozīcija mums jau ir aktuāla kopš pagājušajā gada novembra, kad 3. novembrī tā bija pirmoreiz, tā gan bija citās zīmēs, tas bija starp Vēža un Mežāža zīmēm, bet tad viņi vēlreiz atkārtojās gada sākumā un vēlreiz bija arī 3. reizi. Un tagad šī opozīcija jau attālinās, jau mēs apmēram zinām, par ko lieta grozās, bet sakarā ar to, ka pilnmēnesis Skorpionā pārvaldnieki ir atkal Mars un Plutons, un viņi vēl tomēr ir savstarpējā opozīcijā, lai gan jau attālinās, tas var vēlreiz, kā teikt, kā gulbja dziesmā, paraut augšā šīs tēmas, lai vēlreiz paskatītu, vai tiešām mēs visu izpētījām, vai mēs esam visu izrunājuši, vai mēs esam visu izskatījuši, un lai atstātu beidzot pagātnē. Ko tad šī Marsa-Plutona opozīcija nozīmē? Pirmkārt es jau teicu, ka viņi sāk attālināties, bet kāpēc viņa vēl šo reizi akcentējas? Tāpēc, ka saspringtos aspektos un tā kā pa vidu viņai nostājas Merkurs. Un tā ir tāda ļoti interesanta kombinācija, jo tagad Merkurs ir vairāk par runāšanu, un Merkurs saka, nē, mēs šito nevaram tāpat vien ignorēt, mums par to ir jārunā. Tātad mēs varam iedziļināties neērtos jautājumos, kurus labprāt mēs atliktu vai paslaucītu pagultnē. Ar šo pilnmēnesi tātad mēs izraujam ārā kaut kādus sasāpējušos jautājumus, tā teikt, lai izrunātu tos līdz galam. Mēs varam arī izrunāt līdz galam neskaidras lietas, iedziļināties saspīlētos jautājumos un aizrakties līdz lietas saknei.
Jo, lai mums nepastāv mūsu starpā kaut kas tāds, ka es domāju, ka tu domāji, man likās, man rādījās, es sapratu tā un šitā, lai mēs tā teikt noliktu malā kaut kādas aizdomas vai nesaprašanās un tā teikt celtu visas lietas galdā un teiktu, nu tā, tātad es domāju tā, tu domā tā, kas šeit ir, izrunājam to līdz galam, aizrokamies līdz lietas saknei. Un šie jautājumi var nebūt ērti. Tas var būt nepatīkami, tas var būt netīri, tas var būt neērti, bet ir tāda sajūta, ka mums tas ir jāizdara, lai beidzot to noliktu pagātnē un iet uz priekšu. Šeit atkal varētu būt, protams, arī jautājumi tieši par skorpiona tēmām. Tie var būt intīmie jautājumi, tie var būt kaut kādi tabū jautājumi, tie var būt kaut kas aizdomas, kaut kas netīrs, kaut kas nesaprasts, kādi noslēpumi. Tātad visas šīs tēmas ar šo pilnmēnesi izgaismosies, bet labā ziņa ir tā, ka ja mēs pratīsim par tām runāt, pie kam tādā konstruktīvā veidā, neiesaistot pārāk daudz emocijas, tad mēs varam pacelties jaunā līmenī, tātad izrunāt lietas līdz galam un atstāt tās pagātnē. Protams, ka šajā laikā, un tas turpināsies visu nedēļu, vienkārši Skorpiona pilnmēnesis, viņš sākas jau 12. maijā, tātad nedēļas sākumā, bet šis te aspekts ilgs līdz nedēļas beigām. Pie kam nedēļas sākumā Merkurs veido precīzu kvadrātu ar Plutonu, kas ir Marsa un Plutona opozīcijas viena no sastāvdaļām. Bet nedēļas beigām viņš jau veidos precīzu aspektu ar Marsu, tātad Mars ar Merkūru. Ja? Tā kā aktuāli tas būs visu nedēļu. Nu, lūk, un tas īpaši nedēļas sākumā var atmodināt mūsos arī kaut kādas aizdomas, vienalga pamatotas vai nepamatotas, un tamdēļ vien ir vērts izrunāt visu. Tā teikt, neizlikties, neizrādīt, ka mēs nezinām, mēs neredzējām labāk, vai arī pat, kā jau es teicu, aizdomas var būt nepamatotas, tāpēc labāk ir saņemties drosmi un izrunāt. Varam arī, protams, izrādīties, kad aizdomas ir pamatotas, bet varam nejauši uzzināt vai atklāt slepenas lietas par citiem, kas uz mums patiesībā neatiecas. Mēs varam būt liecinieki kādai situācijai, mēs varam nejauši uzzināt kaut ko tādu, kas mums nav domāts. Un tagad ir jautājums, ko ar šo informāciju darīt? Varam arī paši vēlēties saskatīt to, kas notiek aiz kadra un izzināt cilvēku slēptos motīvus, tā ka arī paši būsim tādi, kļūsim vērīgāki, uzmanīgāki, jo, ja mēs paši kļūstam aizdomīgāki, tad loģiski, ka mums šķiet, ka arī citi no mums kaut ko slēp, un mums būs tāda tendence lasīt starp rindiņām, uzminēt vai vairāk iedziļināties citu cilvēku slēptajos motīvos, tā kā neņemt par tīru rubli to, kas mums ir virspusē, ko mēs, to, kas ir acīm redzams. Jā, bet tas var arī mudināt mūs iedziļināties dzīves mistērijās, ezotēriskās zinībās, jo skorpioniskās enerģijas mūs aicina izzināt pašu būtību. Līdz ar to arī mēs varam iet dziļi un meklēt tādas dziļas atbildes pašā saknē, tā skaitā arī tīri instinktos, maģijā, ezotērikā, lai kas arī tas būtu. Risks pastāv, protams, katrai lietai ir divas puses, un risks šeit ir manipulēt ar informāciju sava labuma iegūšanai, kad esam pārāk kategoriski un principiāli nevietā, kad mēs gribam par katru cenu panākt savu, par katru cenu uzspiest savu viedokli, jo mums var būt tāda kategoriska pieeja. Nē, nav nekādas vidustoņi tur pelēkie un kādi tur vēl. Ir tikai melns vai balts, varbūt tikai tā un tikai šitā. Nevar būt tā, ka tev ir taisnība un arī man ir savs viedoklis un ka mēs varam atrast kaut kādu kopsaucēju. Nē, ļoti kategoriski. Un tas ir riskanti šajā nedēļā. Tātad patiesībā mēs varam teikt, ka nedēļas tēma būs prast sarunāties tā, lai ne tikai mūs dzird, bet lai arī mēs dzirdam.
Nu jā, tā ka pavisam nevietā var būt šie principi, un tad šie paši principi var arī sākt strādāt pret mums, nu, vai arī kādu apstākļu dēļ mums ir grūti šos principus pielietot. Ja nedēļas sākumā uz pilnmēnesi vairāk strādās šis psiholoģiskais spiediens, ja tā tad Merkurs ar Plutonu, ja tas ir Merkura Plutona aspekts, tad nedēļas beigās tas var pāriet nu, tādā mentālā, vārdiskā vai fiziskā pat aktivitātē, kur akcentēsies vairāk Merkura Marsa kombinācija. Nu, piemēram, mēs pārāk spontāni reaģējot ar mērķi iedzelt un pasakot to, ko mēs varbūt negribam, nu, esam pārāk tādi kategoriski strauji, mēs varam reaģēt pārāk asi. Var gadīties, ka mēs tieši nu, tādā tiešā veidā mēģinam kādu aizskart ar vārdiem, un šeit ir jāuzmanās arī no sīkām traumām, tur pirkstos, nezinu, sagriezties ar papīru vai kaut kur uzsist roku. Bet jāuzmanās arī no tādām tiešām asām vārda apmaiņām, jo tas var novest arī līdz kautiņam. Nu, protams, cilvēkiem, kam ir jūtīgi šīs zodiaka sektori. Līdz ar to es aicinātu, īpaši jau uz nedēļas beigām, divreiz pārdomāt, ko un kā mēs runājam, ko un kā mēs sakām, lai vēlāk nebūtu tas jānožēlo. Un te mēs plūstoši nonākam pie Saules Urānas savienojumu. Tātad tā ir vēl viena šīs nedēļas tēma, kas būs spēkā visu nedēļu, bet ar lielu jaudu akcentēsies tieši svētdien, 18. maijā. Kas ir Saules Urāns savienojums? Urāns ir tāds ļoti spridzeklīgs, spontāns. Tas ir kā dabas bērns. Viņš ir tāds kāds esmu, tāds es esmu. Pieņemiet mani tādu. Un te būs akcents vairāk uz jautājumu, bet kas tad es esmu? Kas ir mans autentiskais es? Kas ir mana būtība? Kas ir šis mans brīvais gars, kas tagad grib lidot, kas tagad grib izpausties? Tātad noskaņojums var būt mums īpaši spridzeklīgs, kas no vienas puses ir arī ļoti radošs, no otras puses tāds brīvību un plašumu mīlošs. Tā teikt, nelieciet mani krātiņā. Ir vēlme visu darīt pa savam, tā teikt, es esmu tāds, kāds es esmu, un jūs man nenoteiksiet, ko man darīt, un nemācīsiet man dzīvot. Varbūt arī tāds protestanta gars, vēlme izlausties, ka šis man vairs neder, es vairs pa vecam nevaru, es taisu iekšēju vai ārēju revolūciju. Un varbūt sajūta, ka man vairs nav ko elpot. Un ir nepieciešams plašums, kurā es varu darboties. Tātad akcents uz brīvību, uz brīvības mīlestību, uz to, ka es daru, kā man vajag, es beidzot izlaužos no kaut kādiem ierobežojumiem. Vienalga, vai es tos esmu uzlikusi sev pati, vai tas ir sabiedrības un citu cilvēku viedokļu uzliktais ierobežojums. Jāteic, ka šī ir ļoti radoša kombinācija, kas ir īpaši šajā laikā ļoti noderīga tieši māksliniekiem un vispār radošo profesiju pārstāvjiem, bet arī, ja mēs jūtam, kad esam kādās situācijās, kurās mēs stagnējam, kurās mēs nespējam atrast izeju, tad šī kombinācija ļaus mums saskatīt jaunus ceļus, domāt ārpus rāmjiem un domāt nestandarta veidā. Un šeit patiešām ir iespējams atrast tādu pēkšņu un negaidītu risinājumu problēmām, kuras agrāk šķita neatrisināmas. Tā ka ieklausamies tajos signālos, kas mums tiek sūtīti no malas, un turam sirdi atvērtu. Jā, bet varbūt mums vienkārši gribēsies citus provocēt, paķircināt, kā arī kā protestu pret pašu kaut kādiem saspīlētiem iekšējiem jautājumiem. Jo urāna enerģija, tas ir kā klauns, kā āksts. Taro kārtīs tas atbilst džokerim, kurš skatās griestos, kurš vispār iet pa klints malu, pa kraujas malu, skatās debesīs, tur uz koka viņam ir pakārta pār plecu pārsesta pauniņa, kurā mēs nezinām, kas ir.
Tur var būt zelta gabali, bet tur var izrādīties arī lupatas. Un viņš iet bezbēdīgi svilpodams, skatoties debesīs, un katrs solis var būt pēdējais. Bet te ir kaut kāds risks, te ir kaut kāds drives, te ir arī tāds tā kā muļķa laime, tā teikt. Tā ka Urāns ienes tādu protestējušu, bezbēdīgu, arī humoru pilnu skatu, arī sarkasmīši mums šajā nedēļā var noderēt. Bet ja mēs iekļūstam tādās situācijās, kur nekādi, kas ir smaga un kas ir jārisina un ir grūti, atceramies par humoru, mēģinam uz sevi paskatīties vieglāk un turam, tā teikt, arī prātu atvērtu, jo šīs te idejas mums var nākt kā pilnīgi tādas, kā nolīt pār mums, kā kaut kādas tādas atklāsmes. Tā ka neieciklējamies uz kaut ko, jo Urāns mums ļaus tomēr paskatīties uz lietām savādāk. Un visbeidzot ir arī labas ziņas. Ja līdz šim es runāju par izlaušanos, par to, ka nevar pa vecam un ka mums jāaiziet cauri saspringtām situācijām, tad šo visu atvieglos Marsa un Venēras harmoniskais aspekts, kuram arī ir tendence satuvināties. Viņš būs spēkā visu nedēļu, bet aizvien spēcīgāks kļūs uz nedēļas beigām, un viņš vēl mums ieiet nākamajā nedēļā. Un šis ir ļoti dinamisks un ugunisks astroloģiskais aspekts, jo šis trigons norāda uz labvēlīgu laiku mīlestībai, romantikai un radošajām izpausmēm. Varētu būt daudz vieglāk izrādīt savas jūtas, veidot jaunas attiecības vai atdzīvināt esošās. Mēs varam justies drosmīgāki un spontānāki savās mīlestības izpausmēs. Tāpat arī šis ir labs laiks, lai ar entuziasmu ķertos pie radošajiem hobijiem vai projektiem. Tomēr, ņemot vērā, ka abas planētas atrodas ugunszīmēs, ir svarīgi atcerēties par līdzsvaru un izvairīties no pārāk liela egoisma vai impulsivitātes attiecībās. Katrā ziņā abas divas planētas, gan Mars, gan Venēra, ir uguns stihijā, un tas ir par iedvesmu, par aizrautību. Mars lauvā ir vairāk tāds demonstratīvs un ugunīgs, un viņš var izmantot dažādus šova elementus. Ja? Katrā ziņā romantika pilnīgi dzirksteļos gaisā. Un Venēra aunā arī ir tāda diezgan tieša un atklāta savās emocijās. Ja viņa mīl, tad no visas sirds. Ja viņa ir smagi, tad viņa raud un kārtīgi, un tad jūs redzat tieši un atklāti, kas tur notiek. Kas man īsti patīk ar Venēru aunā ir tas, ka pirmkārt jau šīs te nav visādi tādi zemūdens akmeņi. To, ko jūs redzat, tas ir emocijas, ir tiešas, skaidras, ugunīgas, atklātas, un Venēra aunā viņa nekautrējas parādīt savas jūtas. Tā var būt arī mīlestība no pirmā acu skata, ugunīga, ka tā uzšvirks gaisā, un tad tur viss arī notiek. Tā ka ļoti foršs laiks gan mīlestībai, gan jaunu attiecību veidošanai, gan lai iepazītos, lai ietu uz randiņiem, gan lai arī piešķiltu uguni un atsvaidzinātu jau esošās attiecības. Un tā kopumā šī nedēļa būs ļoti intensīva, transformējoša visplašākajā nozīmē, ar iespēju izrunāt un noskaidrot lietas līdz galam, pat jautājumos, kurus līdz šim mēs nevarējām saņemties un nespējām aktualizēt. Būsim drosmīgāki, entuziasma un iedvesmas pilni, arī pilni ar motivāciju kaut ko mainīt dzīvē. Un, protams, gaisā virmo romantika un attiecību solījums. Tādēļ izmantosim šo brīnišķīgo, vienlaicīgi transformējošo un dziedinošo enerģiju jaunam skaistam sākumam, lai ko jūs arī darītu. Vai arī, lai pārceltu jau esošās attiecības nākamajā līmenī. Lai izdodas!